Šodien mēs pievēršamies vienai no pēdējo laiku skandalozākajām lietām – tā dēvētajiem Epsteina failiem. Viņa apsūdzēja viņu izvarošanā, tad viņš šīs meitenes dzīvoklī paslēpa narkotikas un tādējādi panāca, ka viņi tiek iesēdināti cietumā. Fotogrāfijas, video materiāli, e-pastu saraksts, cietušo liecības un zvanu ieraksti uz palīdzības līnijām. No Epsteina līdz Džimijam Sevilam un Rolfam Harrisam. Šeit ir vērojama tendence, kur cilvēki šķiet ignorē. Man personīgi nav neviena drauga, kurš būtu bērnu izmantotājs, bet es nezinu, varbūt tas tā ir tikai man. Tas, uz ko mēs skatāmies kā uz nesasniedzamu sapni, šai elitei ir kļuvusi par ikdienišķu un garlaicīgu rutīnu. Lielais jautājums ir, kāpēc viņi izvēlas būvēt ap sevi ko tik tumšu. Viņi sāk meklēt asākas izjūtas, nākamo dopamīna devu, doties pāri jebkādām morāles un likuma robežām. Tieši šeit parādās Epsteins, kā cilvēks, kurš spēj nodrošināt šo aizliegto pieredzi un realizēt tumšākās fantāzijas. Viņiem bija kaut kāda sapulce, un tad viņi devās atpakaļ viesnīcā. No tās istabas nāca dīvaina smaka, un es viesnīcā sajūtu tādu pašu dīvainu smaku. Tā ļoti atgādināja līķa smaku. Par to visu uzzināsiet video turpinājumā. Ja tu vēl to nezini, LVBet atkal pārspēja sevi. Jauns bonus, kas nogalina visus vecos. LVBet reģistrēties aizņem burtiski 30 sekundes. Saņem 777 bezriska griezienus. Un tas nav viss. Izpildot akcijas nosacījumus, saņem līdz pat 777 eiro lielu naudas atmaksu. Reģistrējies, paņem bonusu, un ja nu tieši tev paveiksies, ar lielo laimestu. Video ir paslēpti kodi, vairāk informācijas aprakstā. Šī gada janvāra beigās tika publicēta vairāk nekā 3 miljonu Epsteina failu no ASV tiesību sargu iestāžu informācijas krātuves. Un tas, kas atklājies melnās kases krājuma lapas pusēs, ir tiešām kas ļoti šausminošs. Tagad ir pavisam skaidrs. Tie, kas agrāk tika uzskatīti par dīvainiem, runājot par elites sazvērestībām un tumšām lietām sabiedrības krējuma aizkulisēs, izrādās, viņiem ir bijusi pilnīga taisnība. Kad es ierados Holivudā, man radās dīvainas un paranoiskas aizdomas par to, kas pie velna te notiek. Jo tur bija daudzas lietas, ko nevarēja izskaidrot. Vadoties no tā, man radās vairāk pieņēmumu par šo pilsētu un par cilvēkiem tajā. Bet tobrīd man likās, tā tak nevarētu būt taisnība. Jo tak nevar būt, ka šī vieta ir kaut kāda trako pilsēta. Un tad tu dodies prom un domā, nē, esmu paranoisks, es to visu iztēlojos. Un tā tak nevarētu būt, vai ne? Un tad tu laika gaitā uzzini, ka tev attiecībā uz daudzām no šīm lietām bija pilnīgi taisnība. Ka daži no taviem tā brīža šķietam briesmīgākajiem murgiem izrādījās patiesība, un tu sāc domāt. Lai izprastu Epsteina failus, nevar iztikt bez viņa biogrāfijas. Džefrijs dzimis 1953. gadā Ņujorkā, parastā vidusmēra ģimenē. No bērnības mīlējis matemātiku un sapņoja kļūt bagāts. Viņš beidza vidusskolu 2 klases ātrāk nekā pārējie skolnieki un iestājās universitātē, fizmatu novirzienā. Tomēr diplomu tā arī neieguva. Vēlāk ilgu laiku strādāja par pasniedzēju kādā elitārā privātskolā, pasniedzot matemātiku un fiziku. Tā laika skolēni dalījās atmiņās par dažādām dīvainībām, kuras viņi novēroja pasniedzējām. Pa skolas gaiteņiem viņš staigāja kažokā, kā arī atpogātā kreklā, kas atkailināja viņa krūškurvi. Par laimi neviena skolniece nesaskārās ar vardarbību no viņa puses. Taču jau tāda 70. gadu vidū Epsteins parādīja, ka prot veidot un izmantot izdevīgas pazīšanās. Viņš iepazinās ar kādu zinātnieka tēvu, kurš tālāk jau saved viņu kopā ar investīciju bankas Bear Stearns top menedžeri. Tā tobrīd bija ietekmīgākā banka līdz pat finanšu krīzei 2000. gadu sākumā. Tā Epsteins nokļuva Volstrītā, finansista amatā, jau minētajā bankā. Tā laika bankas ģenerāldirektors viņu raksturoja kā ļoti gudru darbinieku, un ņemot vērā viņa matemātisko izglītību, viņš tika iekārtots speciālo produktu nodaļā, kurā viņš konsultēja bankas naudīgos klientus par nodokļu jautājumiem. Tādā garā, pa starpai veicot arī daudzas viltīgas finanšu mahinācijas, Epsteins drīz vien kļuva par daļu no ASV elites.
97. gada maijā ar Epsteinu iepazinās kāda modele no Kalifornijas vārdā Alicija Ārdena. Viņš uzaicināja modeli uz savu viesnīcas numuru, pēc kā centās viņu izģērt, piedraudot ar piekaušanu. Ar asarām acīs, bet viņai izdevās aizbēgt. Taču šis gadījums no 90. un vēl daudzi citi uzpeldies sabiedrībā vien daudz vēlāk. Tikai 2019. gadā, vairāk nekā 20 gadus pēc tā, kad notika pirmie Epsteina vardarbības gadījumi pret modelēm, FIB un policija uzmeklēja sievietes, kuras vēl tālajās 90. gadu beigās apsūdzēja ietekmīgo finansistu un apgalvoja, ka viņš pavidināja uz rakstura darbībām un iesaistīja prostitūcijā. Kāpēc vispār šo ietekmīgo cilvēku klubiņš ar Epsteinu priekšgalā darīja šādas slimas lietas? Redziet, pateicoties ietekmei un naudai, viņi ir izmēģinājuši pilnīgi visu, un acīm redzot, daļai no viņiem ar to nepietiek. Ir vajadzīgs lielāks adrenalīns un asākas izjūtas savu vēlmju apmierināšanai, un ļaunprātīgākie no viņiem aiziet pat līdz spīdzināšanām. Viena no satraucošām ēpasta sarakstiem, kas nopludināta failu kastē, ir sekojoša. Tas ir kāds ēpasts no 2009. gada, kur adresāts norādīts pats Epsteins. Tā saturs ir sekojošs. Kur tu esi? Vai tev viss labi? Man ļoti patika tas spīdzināšanas video. Uz ko Epsteins atbildēja: šobrīd esmu Ķīnā, būšu atpakaļ Amerikā maija 2. nedēļā. Jā, kaulus stindzinoši saraksti. Pakāpeniski iegūstot lielāku varu, Džefrijs sev iecēla par talantu meklēšanas aģentu uzņēmumā Victoria's Secret, kas saistīts ar modes industriju un modeļu biznesu. Tas savukārt viņam deva pamatu nozīmēt tikšanās ar topošajām modelēm. Tādējādi viņas nonāca situācijā, ka ir atkarīgas no aģenta iegribām. Un tālāk, ja jūs paši nojaušat, kas tur sāka darīties. Tāpēc acīm redzot, es pieņēmu, ka tas ir paredzēts modeļu fotosesijai vai kam tam līdzīgam. Man tad nebija naudas, man nebija līdz telefona. Tas bija 2002. gads, un visu to laiku bija pavisam citādi. Un abas meitenes, kuras uzdevās par modeļu aģentūras pārstāvēm, Sāra Kellena un Andreja Mitroviča, abas bija lidmašīnā, kad tas notika, un viņas smējās. Jo es uzreiz sapratu, ka man dzīve ir briesmās. Pirmās domas, kas man iešāvās prātā, bija: ak, Dievs, mana ģimene man nekad vairs neredzēs. Zini, es šausmīgi pārbijos, un tad sapratu, ka man vienkārši jādara visu, ko viņi grib, lai es izdzīvotu. Viņš ļoti neuzkrītoši lika skaidri saprast, ka man jādara visu, ko viņš vēlas, un ka viņš man izmantos. Viņš to visu padarīja ļoti nepārprotamu. Zini, man kā jaunai meitenei būt blakus tādiem cilvēkiem bija ļoti, ļoti biedējoši. Es biju jauna meitene, kurai bija maz naudas. Šī iemesla dēļ biju pēkšņi nonākusi briesmīgās lamatās. Patiešām, viņi bija krāpnieki. 90. gados Džefrijs iepazinās un uzsāka attiecības ar Gislēnu Maksvelu, britu mēdīju magnāta Roberta Maksvela meitu. Pēc mīklainās tēva nāves un viņa impērijas kraha viņa pārcēlās uz Ņujorku, un Epsteins kļuva par viņas aizbildni. Maksvela spēlēja ļoti nozīmīgu lomu viņa biogrāfijā. Viņa tam atvēra ceļu uz Eiropas aristokrātiju, monarhistu ģimenēm un tā tālāk. Turklāt, viņa ne tikai neiebilda pret viņa aizraušanos ar jaunām meitenēm, bet arī pati ņēma aktīvu dalību meiteņu meklēšanā priekš viņa izklaidēm. Viens no apspriestākajiem momentiem no jaunās porcijas Epsteina failu ir it kā noticis Ņūdžersijā 30 gadus atpakaļ. Tajā tiek aprakstīta ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanās ar kādu 13 gadus vecu meiteni. Tajā Trumps it kā sāk viņai uzmākties. Viss tās ir pārrakstīts no kāda iesnieguma, kur rakstījusi anonīma upuras draudzene. Taču šādiem materiāliem šobrīd ir liels svars, ņemot vērā lietas globālo nopietnību. Vēl kādā no tiem teikts, ka 90. gadu vidū Epsteins Trumpu iepazīstinājis ar kādu 14-gadīgu meiteni. Finansists it kā rotaļīgi pagrūdis Trumpu ar elkonīti un prasīs: labiņi, ja, uz ko Donalds pasmaidīs un apstiprinoši pamājas ar galvu. Taču ASV prezidentam loģiski, ka nevisai patīk šādi viņam adresēti apvainojumi, kuri taisnības labad jāsaka, ka līdz šim vēl nekā nav pierādīti. Tāpēc viņš tagad draud ar tiesvedību par jebkuru viņa vārdu pieminēšanu bēdīgi slavenās salas kontekstā. Par vienu no Epsteina slavenākajiem un ietekmīgākajiem draugiem tiek uzskatīts bijušais ASV prezidents Bills Klintons. 2002. gadā Epsteins kopā ar Clintonu, ar aktieri Kevinu Spacey un stand-up komiķi Krisu Takeru ar Epsteina privāto lidmašīnu devās ceļojumā uz Āfriku. No failos atrodamās informācijas izriet, ka Clintons šajā lidmašīnā lidojis pat veselas 26 reizes, dažreiz pat bez slepenā dienesta aģentu pavadības, tādējādi radot lidojumam ļoti privātu gaisotni. Džefrijs savrupmājā, Ņujorkā, uz sienas pat karājās glezna, kurā bijušais ASV prezidents attēlots zilā kleitā un sarkanās augstpapēžu kurpēs. Tāpat failos atrodams bildes ar Clintonu un vairākām meitenēm baseinā. Pats Clintons noliedz, ka veicis noziegumus kopā ar Epsteinu.
Turpinot par Maksvelu, jāmin tas, kā viņa piesaistīja jaunās meitenes. Proti, meiteņu priekšā viņa tēloja vecākās draudzenes lomu, izskaidrojot viņām, kā iekārtot pieaugušo un bagāto vīriešu pasauli un kā ar viņiem sadzīvot. Respektīvi, viņa pārliecināja meitenes, ka tas, kas ar viņām drīz notiks, ir normāli. Viņa izstrādāja arī instrukciju, kā strādāt ar Epsteinu. Tur, protams, ir punkts par to, ka nekādas detaļas nedrīkst nekur tikt izpaustas. Nosacījums, ka pie ietekmīgā finansista gultas vienmēr galdiņā jāatrodas pielādētai pistolei. Tāpat arī tas, ka Epsteinam nekad nedrīkst skatīties acīs un citi dīvaini nosacījumi. No prokuratūras paziņojumiem zināms, ka Maksvela laika posmā no 1994. gada līdz 2004. gadam piemeklēja Epsteinam meitenes pusaudzes, kuras viņš izmantoja mērķiem. 90. gadu beigās Epsteinam jau bija izveidojušās draudzīgas attiecības ne tikai ar bijušo un esošo ASV prezidentu, bet arī ar Lielbritānijas princi Andrew, kurš iesaistīts milzīgā skandālā un tiek uzskatīts bez maz vai par Epsteina līdzdalībnieku. Mūsu rīcībā ir daži ārkārtīgi kompromitējuši fakti par britu karaliskās ģimenes bēdīgi slaveno princi Andrew. No failiem izvilktas dažas ļoti dīvainas bildes, kurās skaidri redzams, kā viņš piespiedzis pie zemes jaunu sievieti telpā, kur atrodas vēl citi cilvēki. Un tas viss uz nopietnu apsūdzību fona. Andrew tiek apsūdzēts 17-gadīgas meitenes, kas notika vienā no ballītēm bēdīgi slavenajā Epsteina salā, kā arī 20-gadīgas jaunietes nolīgšanā, lai nodarbotos ar vardarbību. Nesen klajā nākušajos failos teikts, ka princis ir tiešais aizdomās turamais kādā lietā, kas saistīta ar meitenes slepkavību. Kā izrādās, viņu noslapkot ticis uzdots kādam Brianam Milleram. E-pastu saraksties viņš apgalvo, ka meitene verdzībā ievilinājusi Maksvela, un vēlāk princis Andrew meitenes izmantojis un spīdzinājis. Tāpat arī spīdzināšanas metodēm piespiedzis Brianu meiteni noslapkavot. Tātad tas ir viss, kas mums ir par Brianu Milleru, kurš, kā var noprast, ir šīs meitenes slepkavības liecinieks un, jā, arī līdzdalībnieks. Pēc viņa teiktā, tieši britu karaliskās ģimenes loceklis princis Andrew, kuram tuvāko draugu lokā bija vairāk bērnu izmantotāji, viņu fiziski ietekmējis un piespiedzis Brianu izdarīt slepkavību. Kas vēl no slavenībām pieminēta failos? Tur parādās tādi vārdi kā Norvēģijas kroņa princese Mette Marita, miljardieris Richards Bransons, Holivudas režisors Brets Ratners un daudzi citi. Bildēs redzams pat zinātnieks Stevens Hokings, kurš čilo uz salas meiteņu kompānijā. Kādā vēstulē minēts, ka prokurori esot bijuši gatavi izvirzīt apsūdzības aptuveni 10 cilvēkiem. Tomēr kāpēc šīs apsūdzības netika piemērotas un kur tagad ir šie cilvēki? Vēl jau vairāk, kas ir šie cilvēki? Zināms, ka daži no viņiem jau uz savas ādas apsūdzības sekas ir sajutuši. Tā piemēram, Slovākijas ārlietu ministrs Miroslavs Laičiks iesniedz atlūgumu no premjerministra padomnieka amata. Savukārt britu politiķis Pīters Mandelsons skandāla dēļ atstāja Leiboristu partiju, taču citiem nācās sabiedrībai taisnoties. Ilonu Masku Džefrijs vairāk kārt aicinājis uz savu salu, tomēr Ilons tā arī neatbrauca, kaut īsti pret to nebija. Viņš pat izrādīja interesi par salas apciemošanu, rakstot Džefrijam. Savukārt Geits cerēja uz Epsteina ziedojumiem medicīnas nozarē, taču pārtrauca kontaktus, kad saprata, ka tur nekas izdevīgs nesanāks. Saskaņā ar prokuratūras dokumentiem Džefrijs Epsteins gadiem ilgi organizēja sistēmu, kurā jaunas meitenes tika vervētas un izmantotas viņa īpašumos Ņujorkā, Floridā un viņa privātajā salā Little St. James. Man kā jaunam cilvēkam tapa zināms, ka viņa tā sacīt pārvalda pasauli. Zinu, Epsteinam bija kopbildes ar pāvestu, ar pašu Fidelu Castro. Viņš mēģina stāstīt, ka tikko sazvanījās ar Clintonu, ar George Bushu. Kad mēs braucām gar Trumpa Mar-a-Lago, viņš stāstīja, ka ir viņa draugs. Tāpat viņa bieži mēģina runāt par savu draugu princi Andrew. Zinu, bet daudzus gadus atpakaļ es vēl īsti nezināju, kas viņi ir par cilvēkiem. Viņiem bija izvietotas kameras ap visiem īpašumiem. Viņam piederēja daudz īpašumu dažādās pasaules malās. Es jau iepriekš minēju, ka tur novēroju ļoti dīvainas lietas. Tur bija daudz kas tāds, kas man lika saprast, ka šie cilvēki nav tādi, pret kuriem es varētu cīnīties. Es negribēju par to runāt publiski, jo tas bija briesmīgi. Bet pēkšņi sapratu, ka man ir jārunā to vārdā, kuri paši nevar runāt, jo secināju, ka daudzi no upuriem visticamāk vairs nav dzīvi. Jaunākajos ASV Tieslietu departamenta publicētajos Epsteina failos ir minēts 2017. gada e-pasta vēstules, kurās apspriesti vispārīgi pandēmijas simulācijas un sagatavošanas scenāriji, tostarp vīrusu celmu modelēšanu. Vēstules saistīts ar Billa Gatesa domnīcu. Balstoties uz šīm vēstulēm, internetā izplatījušies apgalvojumi, ka Gates un Epsteins plānoja Covid-19 epidēmijas izplatīšanu. Turpinot par princi Andrew un viņa apsūdzībām, jāmin, ka viņš tiek turēts aizdomās meitenes vārdā Virģīnija Džufrija.
2000. gadā tobrīd 16 gadus vecā meitene strādāja Donalda Trumpa spā centrā Maralagā, kad viņu uzmeklēja Gislēna Maksvela un atveda pie Epsteina. Tālāk jau viņš meitenei maksāja, psiholoģiski ietekmēja un izīrēja saviem ietekmīgajiem paziņām. Tostarp arī princim Andrew, par ko liecina kāds foto, kurā abi redzam kopā. Džufrī apsūdzībā tieši minēja Andrew vārdu, kā arī kādu premjerministru, kura vārds netiek izpausts. Pret viņu pielietoja vardarbību. Savukārt Epsteinam tas sagādāja baudu, proti skatīties, kā viņi cīnās par savu dzīvību. Un viss šis vaiprāts notika uz viņu privātās salas. Meitene par pārdzīvoto pirmo reizi plašākai publikai paziņoja vien 2011. gadā, un jau tobrīd parādīja fotogrāfiju, kurā redzam ar princi. Taču viņš visu noliedza, un 2022. gadā izmaksāja kompensāciju, atsakoties no karaliskajiem pienākumiem, un vēlāk tas viņam maksāja arī Jorkas hercoga titulu. Pagājušā gada 22. aprīlī notiek traģēdija. Virdžīnija izdara pašnāvību. Tas notika pēc smagas autokatastrofas, kura dēļ viņa jau bija tuvu nāvei. Tagad īsumā par Epsteina rezidenci Palmbīčā un tur notiekošajām tumšajām lietām. Uz to tika aicināts simtiem meitenes, solot viņām modeļa asistentu vai masāžistu darbu. Džefrijs parasti prasīja pēdu un potīšu masāžu, un tās laikā bieži vien meitenes aiztika. Par to visu meitenei maksāja $200 līdz $300, un reizēm deva arī tējas naudas, iPodu un dažādu rotaslietu veidā. Šī gada 19. februārī notika viens no lielākajiem skandāliem karaliskās ģimenes vēsturē. Tika aizturēts princis Andrew un veikta kratīšana viņa karaliskajās muižās. Aizturēšanas iemesls – saikne ar Epsteinu un saraksts, kurās Andrew nodevis konfidenciālus valdības dokumentus finansistam un no izmeklētājiem slēpis savas draudzības faktu ar viņu. Arests ir tieši saistīts ar nesen publiskotajiem failiem, kuros atklājās e-pasta saraksts no 2010. gada. Tiek uzskatīts, ka Andrew, pildot Lielbritānijas tirdzniecības sūtņa pienākumus, ir sūtījis Epsteinam slepenus ziņojumus par oficiālajām tirdzniecības vizītēm Dienvidaustrumāzijā un konfidenciālu informāciju par investīciju iespēju zelta un urāna ieguvē Afganistānā. Viņu aizturēja viņa dzimšanas dienā, taču atbrīvoja pēc 12 stundu pratināšanas, un pašlaik viņš atrodas izmeklēšanas statusā. Tagad nedaudz par Latvijas saistību ar failiem. ASV Tieslietu departamenta publicētajos dokumentos Latvijas vārds parādās vairāk nekā 500 reižu. Pārsvarā tas saistīts ar aizdomām par meiteņu vervēšanu caur modeļu aģentūrām. Tajos figurē 2 modeļu aģentūras. Lielāko skandālu sabiedrībā izraisījusi modeļu aģentūra Natālija, kas saistīta ar Baltic Beauty konkursu, kurā dalību ņēmušas modelis sākot no 14 gadu vecuma, un kuras žūrijā bija Žans Luks Brunels, Epsteina partneris, kurš arī apsūdzēts nepilngadīgo piegādē, un tāpat kā Epsteins cietumā izdarījis pašnāvību un bijis apsūdzēts par Savukārt modeļu aģentūras vadītājs Ēriks Meisāns noliedz aģentūras iesaisti nepilngadīgo piegādāšanai uz Epsteina salu. Tāpat laikā ir publicēts vairāks viņa saraksts ar uzņēmējiem tuviem cilvēkiem, kas pašas par sevi liecina par pretējo. Latvijā uzsākt izmeklēšanu par iespējamo cilvēku tirdzniecību, aicinot potenciālos upurus ziņot. Brīdī, kad par pirmajām apsūdzībām Epsteina atbrīvoja pret drošības naudu, presē tika minēts, ka viņa kontā tobrīd bija $500 miljoni un viņa peļņa $10 miljoni gadā. 2005. gadā kādas 14-gadīgas meitenes vecāki pirmo reizi apsūdzēja Epsteinu par savas meitas izmantošanu. Tika uzsākta izmeklēšana un sekoja apsūdzības par nepilngadīgu meiteņu iesaistīšanu prostitūcijā. Taču pēc 3 gadiem lieta tika izbeigta, un viņš vienojās ar izmeklēšanu. Epsteins atzina vainu 2 epizodēs un piekrita izmaksāt upuriem kompensācijas. Kopumā viņš ieslodzījumā pavadīja 13 mēnešus, no kuriem pusi laika viņš drīkstēja pavadīt ārpus cietuma un braukt uz savu ofisu. Neizklausās gluži pēc ieslodzījuma, kā mēs to izprotam. Vienošanās ar izmeklēšanu Amerikā ir diezgan ierasta procedūra tieslietās. Tomēr pie tik trakām apsūdzībām finansists tika sveikā cauri ļoti maigi. Nesaprašanā bija arī apsūdzības puses prokuroru kolēģi, kuri bija strādājuši ar cietušajiem un dzirdējuši viņu stāstus un zināja, kādai ellei izgājuši cauri cietušās. Un te mēs nonākam līdz jauniem šokējušiem faktiem no failu kastes. Tie satur reālu liecinieku un cietušo liecības, kā arī anonīms iesniegums, tostarp zvanus uz karsto līniju. Vislielāko rezonanci izsauca viena no pēdējām liecībām. Tajā aprakstīts, ka Epsteins un viņa draugi ēduši bērnus. Jā, jūs nepārklausījāties.
Vienā no dokumentiem minēts, ka finansista rezidencē tikušas sadalītas mazuļu mirstīgās atliekas. Sazvērestība teorija lēš, ka tā esot tāda speciāla diēta elites vidū, un to, ka viens no šādiem bērnu gaļas cienītājiem bijis aktieris Leonardo DiCaprio. Epsteina pēdējais arests notika 2019. gada jūlijā, kad ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokuratūra izvirzīja viņam iepriekš minētās apsūdzības. Kā vēlāk izrādīsies, ietekmīgais finansists radīs veselu impēriju, kas balstīta uz psiholoģisko teroru un tūkstošiem jaunu, bieži vien pat nepilngadīgu meiteņu tirdzniecības verdzībā. Izmeklēšanā tika iesaistīts arī Federālās izmeklēšanas birojs, jeb FIB, konfiscējot tūkstošiem dokumentu, elektronisko ierīču un fotografiju no viņa mājām. Liecinieces apgalvoja, ka viņas nozieguma brīdī bijuši pat 14 līdz 16 gadus vecas. Tika minēta arī iespējams spiediena un ietekmīga persona klātbūtne dažādos pasākumos. Publiskotajos tiesas materiālos figurē 10 vārdu, un tad Epsteina nāve cietumā, kas notika 1 mēnesi pēc viņa aresta. Oficiāli nāve pasludināta par pašnāvību, taču drošības kameru ierakstu trūkums un uzraudzības kļūmes radīja plašas sazvērestības teorijas. Noslēdzot video, jāmin vēl kāda failu detaļa. Lielu uzmanību piesaistīja kadri, kurā redzami aktieris Hugh Jackmans, dziedātāja Lady Gaga un māksliniece Marina Abramoviča. Tajos redzams, kā viņi nogaršo mērci, kas noklāta uz kādas guļošas, kailas meitenes ķermeņa. Uz sazvērestību teorijām noskaņotā publika secināja īsi un konkrēti. Fotogrāfijās redzamie cilvēki ir sātanisti, un tajā attēlot kārtējais sātanistu rituāls. Šī lieta nav tikai par vienu cilvēku. Tā ir par varas tumšajām aizkulisēm, ietekmes ļaunprātīgu izmantošanu un simtiem jaunu dzīvju sakropļošanu. Epsteina faili joprojām tiek analizēti, un katrs jauns dokuments var atvērt vēl tumšāku nodaļu. Visu labu!